Tas, kas vakar bija novērojams, ir tā saucamais bolīds. Bolīds, tas citiem vārdiem sakot, ir ļoti spožs meteors, kas pārsniedz spožu visu pārējo, kas tajā brīdī spīd pie debesis. Un pēc būtības tas ir kāds akmens vai akmens metāla tāds ķermenis, kas ir iegājis Zemes atmosfērā lielā ātrumā un sadeg. Domājams, ka tas nav pārāk liela izmēra, bet pēc tās sadegšanas iespējams arī kaut kas ir nokritis uz Zemes. Pēc vairākiem skatu punktiem precīzi jāizrēķina šī meteora lidojuma trajektorija, un pēc tam arī jānovērtē brīvais kritiens, kur tālāk iespējams šis meteorīts vai vairāki meteorīti, ja viņš sadalījot gabalos, varētu būt nokrituši. Un tagad ir tāds tā kā pirmais vērtējums, ka tas nav pārlieku tālu no Rīgas, mazliet ir uz dienvidiem, dienvidu austrumiem no Rīgas, bet mēs to vēl neesam izreikinājuši. Tas ir tāds ļoti, ļoti aptuvens vērtējums.